Mēs turpinām īso kursu valdības iekarošanā un šoreiz pievērsīsimies citai vērtīgai, lai arī padārgai metodei. Kā zināms, katrs sevi cienošs politiķis grib godīgi korumpēties savā nodabā un nevēlas tikt traucēts. Tāpēc ir jauki, ja viss klusē par taviem nedarbiem. Taču gadās, ka starp godīgajiem piejaucētajiem mēdījiem ir kāds, kurš atsakās uzvesties un visu laiku bāž degunu, kur nevajag. To nedrīkst pieļaut un šādas lietas vajag risināt. Ko iesākt? Pirmkārt, sagaidīt, kad printētās preses norieta laikā niķīgā mediju īpašnieki nolemj to pārdot. Otrkārt, atrast kādu drugānu un nofinansēt, lai viņš iegādājas mediju lielāko daļu, jo neskādēļ pieņemts, ka izskatās nesmuki, ja neatkarīgs medijs patiešo pieder kādai politiskajai partijai. Treškārt, nomainīt vadību un redakciju, lai no mediju aizvācās traucējošie indivīdi. Un ceturkārt, beidzot izmantot pakļauto mediju savām vajadzībām, apgalvojot, ka tajā nevajadzētu rakstīt kaut ko, kas traucētu Latvijas uzņēmēju darbībai. Vai arī vienkārši ļautam nomirt noscīt dabīgā nāvē. Tas arī viss. Lai arī, protams, ar to vēl nepietiek, jo, kad neatkarīgie mediji Latvijā ir iznīcināti, vēl joprojām paliek pēdējais traucēklis – nolāpītā padarīšana, ka vēlētājiem ir savas domas. Taču to var labot iznīcinot pēdējā vidējā latviešu smadzeņu šūnas, uzfilmējot un translējot jaunu seriālu, kurā meksikāņu iestrādnieki 5000 sērijās attēlos Godardienas silmačos.